Tiešām šis ir 3. gads, kad mēs esam šeit, un mēs vienmēr esam bijuši kā celmlauži, un pat beidzot mūsu ministrijas ir, tā teikt, ņēmuši par piemēru, un Sandra teica, ka zemkopības ministrija būs tā, kas atvērs kā tos nodaļu, ja, šeit. Ja. Šodien no rīta arī Valaiņa kungs rīta panorāmā teica, ka beidzot ministrija saprot, kad ir jāiet tuvāk uzņēmējiem un no Rīgas bišķiņ jāizvalk. Nu, tā teikt, darbība, nes jāizvalk, bet jāiznes savu darbību ir ārpusē, lai saprastu, kas tad notiek, negribētu teikt laukos, bet citos reģionos. Nu, lūk, un tad, kad Rudīte nobeidz par marķējumu, ja, man prātā nāk Rihards, kurš tagad sēž te priekšā no Gemos, un viņš man bija uzaicinājis pie sevis ciemos. Nu, pilnīgi traks cilvēks, es gribētu teikt. No viņa varētu Eiropas komisija pamācīties, kādas marķējumus vajadzētu ieviest, ja es pareizi atceros, ja, bērni bija uzaicināti ciemos uz Gemosu, un tad bērniem teica, uzzīmējiet, kā vajadzētu izskatīties konteineru marķējumam. Un tad bērni uzzīmē tā, kā viņi saprot, kādas lietas vai iepakojums vai mantas ir jāmet šajos konteineros. Vispār ļoti interesanti zīmēm. Daži man nebija īsti pieņemami, bet tas bija bērnu acīm, protams, zīmēts. Jā. Un mēs jau zinām, ka bērni ir tie, kas mūsu reizēm mājās pamāca, kā vajag pareizāk darīt. Bet es ceru, ka nepienāks tāds brīdis, ka mums būs jāiet uz šķirošanas konteineru ar telefonu, tad jānoskanē kods uz konteinerā, tad jāskanē tajā atkrituma maisiņā jāņem laukā, ka tik traki mēs neaiziesim, ka būs, ir taču višķiņ cilvēkiem arī ir galvā smadzenes un var arī īpaši nelauzīt galvu. Nu, lūk, par to dārgumu rudāt. Rudīt jau izstāstīja par iepakojumu, tagad jums ir pilna galva par to, ko vajag darīt un ko nevajag darīt, bet vienmēr jautājums ir par to, kur tad paliek tā nauda, ko jūs maksājat zaļajam punktam, un it sevišķi kopš pagājušā gada 1. jūlija, kāpēc viss tik dārgs, it sevišķi attiecībā uz plasmasas iepakojumu. Un tad es varbūt īsos vārdos mazliet atgādināšu un parādīšu, kā mēs tērējam jūsu naudu, ko jūs samaksājat par iepakojumu apsaimniekošanu. Tas attiecās arī uz elektroprecēm, vidē kaitīgajām precēm, tagad jau ir arī tabaks izstrādājumi un mitrās salvetes. Tātad jūs novietojat tirgū preces un produktus, uzskaitat iepakojumu un noziņojat mums reizi ceturksni. Pareizi, ja? Mēs izrakstam jums rēķinu, saņemam naudu. Viss nauda atnāk pie mums. Un tālāk, tad tikai tālāk sākās tās process, ko sauc par sabiedrības izglītošanu, jo iedzīvotājiem taču ir jāzina, kur ko mest, kā šķirot, kāpēc saber kopā dzelteno konteineru saturu ar zilo konteineru saturu, tad mums ir jāstāst. Nu, lūk, tur aiziet viena daļa naudas, jo tas ir noteikts obligāti. Valsts vides dienests, kur ir ļoti lieli speciālisti, sabiedrības izglītošanā, mums ļoti rūpīgi pārbauda, tas bišķiņ sarkasmus, jā, par to, kā mēs tērējam šo te naudu, vai tiešām šīs 100 000 auditorijas ir sasniegtas. Mums ir jāatraksta ar visiem tām saitēm, kurām jābūt vēl darbojošām. Es arī līdz galam nesapratu, bet jāparāda. Dažreiz ir pārspīlēts, bet es jau saprotu, valsts vides dienests jau dara tikai to, ko ministrija ir sarakstījusi noteikumos iekšā, vai ne? Kontrolēs, tā domāju. Bet paldies Dievam, ar ministriju un valsts vides dienestu mums ir ļoti labs dialogs, un citreiz mēs saprotam, ka tās prasības nevajag pārspīlēt, jo, piemēram, 100 000 auditorijas sasniegt var ar sociālajiem tīkliem, bet pirms 5-6 gadiem sociālie tīkli netika atzīti vispār par medijiem. Par tādiem plašsaziņas līdzekļi bija tikai radio, televīzija. Jūs pamēģināt dabūt iekšā reklāmu televīzijā, lai pirms 8, pirms panorāmas, cik tas izmaksātu visu kopā. Tik bagāti mēs neesam. Lūk, tālāk, tad mēs paļaujamies uz jūsu godu prātu, kad jūs esat aizgājuši līdz konteineriem, un tad, kad būs tās slavenās Eiropas Savienības izdomātās piktogrammas, es ceru, ka jūs jau mācījāt šķirot arī tāpat pirms šīm piktogrammām, bet, labi, piktogrammas palīdzēs tiem, kas varbūt vēl īsti nesaprata, kad stikla konteinerā jāieliek ir stikla pudele vai burka. Un tālāk sākās, tas patiesībā ir pati lielākā sadaļa šī konteineru tukšošana, jo tas, ko jūs redzat, atbrauc mašīnu, sabēra kopā vai atsevišķi aizveda. Visbiežāk tālāk jūs neesat redzējuši, ja, ir noteikti paceliet rokas, kur ir kādi bijuši rūpnīcā, kur pārstrādā plasmu. Oi, daudz! Tad jums ir ticamība, ka tas, ko jūs iemetat konteinerā, patiešām aiziet uz pārstrādi.
Jo nav jau tā, ka Latvijā nav šīs pārstrādes. Mēs neesam ne tādi nabadziņi, ne pašā nomalē dzīvojoši. Ir mums plasmas pārstrāde. Visas Latvijā savāktās plasmas pudeles tiek pārstrādāts. Nu, stiklu gan ne, un kartonu to mēs vedam pie kaimiņiem. Nu, lūk, un, jā, mēs maksājam atkritumu apsaimniekošanas operatoriem. Tie pa visu reģionu, ja nemaldos, 26 valsts vides dienas droši vien labāk zina, cik atļaujas ir izsniegts un cik reģionos strādā atkritumu operatori, bet mums ir ļoti daudz līguma ar šiem operatoriem, un īpaši par šķiroto atkritumu laukumiem. Rīgā jūs zināt, cik ir laukumi šķirotiem atkritumiem, kur var aizvest? Es nerunāju par konteineriem, bet tie lielie laukumi, tādi lieli. Viens, jā? 700. Jūs esat ļoti, ļoti tuvu, gan divi, tagad ir 3 laikam, 3, jā. Un es parasti pasaudu Ziemeļvidzemi, kur ir 140 000 iedzīvotāji, ja es nemaldos 22. Tas ir tiešām, nu, tas, kas pietrūkst Latvijai, nu, būtisot Rīgai, šie šķirotu atkritumu laukumi, kur jūs kā iedzīvotāji, it sevišķi tie, kas dzīvo privāti mājās un kuriem konteiners ir tik liels, cik viņš ir ar izvešanu reizi 2 nedēļās vai reizi nedēļā vai reizi mēnesī, kad jūs varat aizvest tās savus elektropreces, arī nolietotās mēbeles, arī varbūt riepas. Jā, tas Rīgai pietrūkst, bet tas ir akmens politiķu dārziņā. Es gribēju teikt Rīgas domas politiķu dārziņā. Nu, lūk, un tad tālāk ir, protams, šī te pārstrāde, kas arī ir jāfinansē. Un tagad saistībā ar šo te plasmas nodokli, ko valsts kādreiz maksāja, pēdējais laikam maksājums rudīt bija 14 miljoni, ja, ko samaksāja. Tad es ceru, ka tik daudz mēs vairs nemaksāsim, bet par plasmas tiešām liela daļa naudas tiks novirzīta, nu ne visa, protams, uz pārstrādi, jo mēs vācam plasmasu vairāk, un līdz ar to šī plasmas, kas ir vairāk, ir netīrāka un grūtāk pārstrādājuma. Līdz ar to vajadzīgs papildus investīcijas, papildus iekārtas rūpnīcā. Nu, un, protams, tad atskaitīšanās valsts institūcijām, tas ir valsts vides dienests, katru gadu mums ir jāiesniedz pārskati, dažreiz pat pusgadā, tūliņ 30. aprīlī mēs iesniegsim pārskatu par pagājušo gadu, tad beidzot ieraudzīs, kā tad mums ar to plasmas ir gājis. Un arī, protams, ar visiem citiem materiāliem. Un tad valsts vides dienests nopublicēs savā mājaslapā, es ceru, ka līdz Ziemassvētkiem datus par Latvijas rezultātiem. Jo nav jau tik vienkārši visu dabūt kopā, tas ir tāds nopietns darbs. Tā kā, ja kādam ir interesi, kas darās Latvijā, tad valsts vides dienests mājaslapā var paskatīties, tur ir gan par iepakojumu, par elektroniku, par vidē kaitīgām precēm, cik daudz un kas ir. Tātad par plasmasu. Tas, kas ir bijis tā pati galvenā galvas sāpe attiecībā uz izmaksām. 39 000 tonnas Latvijas tirgu tiek laistas, ja, un tad sanāk 74% tika savākts atpakaļ pārstrādātas vai reģenerētas. Reģenerētas tas nozīmē enerģijas ieguve, sadedzinātas, es negribētu teikt vienkārši sadedzināts, jo tad kādam var asociēties ar ugunskura laukā, bet tas tā nav. Latvijā ir tikai viena vieta, kur mēs varam sadedzināt ar enerģijas iegūt, tas ir Švenks, tā ir cementa ražošana, dedzināšanas rūpnīca, es nemaldos ceļ jau 10 gadus, un tā arī vēl nevaram uzcelt. Lietuvā ir 3, Igaunijā ir 1, bet nu jau laikam esam finiša taisnē, varbūt, kad arī beigās būs. Jo it sevišķi pie patreizējām naftas cenām un nu, teiksim tā, lētums ir beidzies, mums ir jādomā, vai tomēr nav labāk kaut ko sadedzināt un iegūt siltumu par vienu cenu, nekā aizvest uz poligonu, vienkārši to apglabāt nebūtībā. Tātad atceraties šausmu brīdi 1. jūlijas, pagājušajais gads, kad beidzot ministrijai pateicoties, šis te maksājums tika pārlikts no valsts budžeta uz jūsu pleciem, uz ražotāju pleciem, un 1. jūlijā jūs bijāt spiest sākt skaitīt plasmas atsevišķu pārstrādājumu un nepārstrādājumu. Un tad man jautājums zālē, nu cik viegli bija sadalīt? Viegli, vai ne? Nu, es jau tā domāju, kas tad tur paņem ierakstu un viss. Bet paldies ministrijai, tiešām bija diezgan liels iespējas jums izvērsties, bija gan šis te LDP, HDP, PEC un polipropilēns, ko jūs uzreiz varējāt ierakstīt pie pārstrādājums plasmas, tad bija šie te apliecinājumi no iepakotāja, es dažreiz mazliet iesmēju, vai šīs zeķītes ir no Vilnas, jā, protams, ka no Vilnas, bet gan jau, ka mēs ieviesīsim korekcijas kopā ar ministriju, jo
tomēr vislabāk var pateikt pārstrādātājs, vēlāk arī uzstāsies par to pārstrādi, ja, kad viņi var pateikt īstenībā, kur rūpnīcā var pārstrādāt, nevis iepakotājs. Ir, protams, es zinu, ka te ir iepakojuma ražotāja pārstāvi, ja. Es ticu, ka viņi noteikti runā ar pārstrādes rūpnīcām pirms izlaiž tirgu jaunu iepakojumu un pajautā, vai tiešām šo iepakojumu varēs pārstrādāt. Bet otrs, protams, ir tirgotājiem, protams, interesē garie termiņi. Garie termiņi, lai produkts pēc iespējas ilgāk saglabātos pārdošanas kondīcijā, un tad, protams, ir neizbeigt no dažādiem vairākiem slāņiem un dažādiem materiāliem. Nu, lūk, un pagājušajā gadā kopumā mēs apsaimniekojam apmēram 20,000 tonu polimēru, un kopš 1. jūlija tad mēs no jūsu atskaitiem redzam, ka 20% ir bijuši nepārstrādājumi un 80% ir pārstrādājumi. Dažiem uzņēmumiem ir tā, ka ir 100% viss iepakojums, jo, piemēram, viņiem ir tikai viens veids, LDP plēve, nu, tad viņiem bija 100% pārstrādājums. Ir uzņēmumi, kuri uzrādījuši arī 100% nepārstrādājumu iepakojumu. Nu, vai tas grūti pateikt, tie iemesli var būt dažādi, vai nu nebija apliecinājumi iespējams dabūt, vai nu tiešām bija nepārstrādājums, bet šī te ir vidējā temperatūra vispār Latvijā. Nu, lūk, un ko tad tas nozīmē finansiāli? Tātad, ja tas ir pārstrādājums iepakojums, tad par to daļu, kas tiks pārstrādāta, ir pārstrādes izmaksas, tur tas, ko es iepriekš rādīju, gan šī te sabiedrības izglītošana, transportēšana, konteineru pārstrāde un tam līdzīgi. Bet kaut kāda daļa netiks pārstrādāta, jo visu jau neaiznes uz konteineriem, jo ir daļa iepakojuma, kas it kā ir pārstrādājumi, bet vienkārši iedzīvotājiem vai nav iespēja šķirot, vai ir vienkārši slinkums bijis, vai ir vienkārši tas nav nonācis līdz konteineriem. Tātad par to daļu mums jebkurā gadījumā valstī ir jāsamaksā šie te 800 eiro tonā. Un mēs rēķinājām, un tad tā šī vidējā cena sanāk starp kopā ņemot gan to, ko pārstrādāsim, gan arī to, ko nevarēs savākt un pārstrādāt, šie sanāk 619 eiro tonā. Protams, tad, kad pabeigsies valsts vides dienesta pārbaude un pārbaudīs visu, ko mēs esam iesnieguši, tad mēs ieraudzīsim tikai patieso bildi, jo varbūt ka kaut kas no tā, ko mēs iesniegsim un uzskatīsim, ka tas ir pārstrādāts, varbūt valsts vides dienesta neatzīs. Bet cerams, ka viss būs kārtībā. Nu, lūk, bet tātad runājot par nepārstrādājumu iepakojumu, tie ir tie 20%. Tātad, ja mēs nesadedzinam, tad mums uzreiz valstī ir jāsamaksā 1250 eiro. Un, ja mēs sadedzinām šo te nepārstrādājumu iepakojumu, tad jebkurā gadījumā ir šīs te sadedzināšanas izmaksas, un jebkurā gadījumā ir jāmaksā nodoklis 800 eiro tonā, jo šis iepakojums nav ticis pārstrādāts. Un tā mēs tikām līdz vidējai cenai 990 eiro tonā. Tātad, divi skaitļi. Bet ko tas nozīmē jums? Jūs esat atskaites iesnieguši, jūs esat noziņojuši, jums atbildība par to vairs nekāda nav. Tā jau būs mūsu galvas sāp. Ja mēs būsim kļūdījušies aprēķinos, nebūsim kaut ko savākuši, valsts vides dienests pret jums un nevērsīsies. Es taisnību saku valsts vides dienests? Jā. Un arī valsts ieņēmuma dienests nevērsīsies un neko jums no konta neieturēs. Tātad mēs to ziloni esam tā teikt pa gabaliņiem, kā pīrāgu teiksim tā, 4 ceturkšņos paņēmuši. Nu lūk, mums vienmēr patīk salīdzināties. Un it sevišķi ar lietuviešiem. Es nezinu, tas laikam vēsturiski ir tā bijuši, ja, kad skatāmies, viņi ievies depozītu sistēmu, mums tur nav, bet šajā ziņā atkal, piemēram, mēs esam viņiem arī kaut kur priekšā. Kā vienreiz man sanāca rīta panorāmā, kad viena diktora man jautāja, ko mēs esam ievērojamāki. Man tiešām es uzreiz nezināju, ko pateikt. Es pateicu, mums ir garākā krasta līnija. Tāpēc jūras krasta līnija. Jā. Un tas tiešām tā ir, tāpēc ar lietuvieši tur ir okupējuši visu no Liepājas līdz Ventspilī vasarām. Nu, lūk, es uzturu ļoti labs kontakts ar Lietuvas zaļo punktu direktoru, sazvanamies, jo mums interesē, kā tad notiek pie viena, pie otra, vai tiešām tas tā ir. Apskatījos viņu mājaslapā, pēc tam arī piezvanīju, pārjautāju, vai tiešām tas tā ir. Un viņiem ir sistēma savādāk noteikti. Tātad zaļais punkts uzņemās atbildību tikai par to minimumu, ko valsts ir noteikusi. 65% plasmasas pārstrāde. Un par to ir noteikta cena.
Par atlikušiem 35% katrs uzņēmējs ir atbildīgs pats. Tad, kad pabeigsies gads, kad Lietuvas zaļais punkts būs pabeidzis savu darbu, tad viņi pateiks, jā, mēs tur pārstrādājam 65 vai 66%, un tad Lietuvas uzņēmēji, tā teikt, uzzinās, skaudro patiesību, cik viņiem ir jāmaksā valsts budžetā. Kā notiks šī, droši vien, ka tas paredzēts, ka brīvprātīgi katrs saņems, tā teikt, paziņojumu un tad samaksās. Var jau būt, ka būs arī tā, ka tie, kas labprātīgi nemaksās, tie vienkārši valsts ieņēmuma dienas no konta ieturēs naudu. Mēs zinām, kā valsts ieņēmuma dienas dara. Lūk, tātad atšķirība ir tā lielākā tā, ka tas pēc tam, tas maksājums valstī ir uz uzņēmēju pleciem, un tas ir pēc tam, kad kalendārais gads ir pagājis, un to uzzinās kaut kad nākošajā gadā, kā uzņēmēji iedabūs atpakaļ gaitā tās izmaksas to nodokli, es nezinu, vai arī uzliks to nodokli uz nākošajām izmaksām, uz nākošajiem produktiem. Bet to viņi uzzinās tikai 26. gada, tas sanāk 26. gada kaut kādā pavasarī vai rudenī. Pagaidām viņi tā, ar aizsietām acīm pa mežu skrien. Lūk, un attiecībā uz nepārstrādājumu iepakojumu, tur ir vēl trakāk. Tātad zaļajam punktam ir jāsamaksā 990 eiro tonā par reģenerāciju. Es prasu, tiešām tik dārgi? Jā, tāds viņam esot izmaksas, viņi rīkojot konkursus, un tā ir. Un plus vēl valsts budžetā patiešām būs jāmaksā 800 eiro tonā. Tātad cena kopā sanāk saskaitot 1790 eiro tonā par nepārstrādājumu iepakojumu. Un to es rādu speciāli, tāpēc, ka Latvijā ir spekulācijas par to, ka Lietuvā viss tik lēti, viss tik labi. Tad, kad mēs sākam runāt par skaitļiem, tad vienīgiem, kam ir skaitļi, tie ir man. Jo tie ir konkrēti skaitļi ar atsaucēm uz konkrētām mājaslapām, kur ir šo te visu var apskatīt. Un gan jau, kad jums arī ir kādiem mātes uzņēmumi Lietuvā ir, ieteikt pārbaudīt manu vārdu patiesumu. Pajautāju, cik viņi maksā par 1 kilogramu, bet ne tikai šodien, cik viņi maksās tad, kad būs jāmaksā pilnais nodoklis, pēc tam, kad zaļais punkts būs pabeidzis savu darbību. Savā to reģenerācijas gadu. Tātad par iepakojumu, Rudīte izstāstīja ļoti daudz. Es vēl domāju par to vārdu ilgtspējīgs. Es domāju, ka varētu uzrīkot konkursu par ilgtspējīgs, ilgbūtīgs, ilgdzīvīgs. Mēs esam ļoti lieli meistari dažādu jaunvārdu radīšanu, bet, protams, ka tas būs tā nākotne ir pārstrādājumam, iepakojumam vai arī atkārtot lietojumam iepakojumam. Atceraties šādu te pudeli, ir sevišķi tie, kas ir vecāku gadu gājumi cilvēki. 90. gadu sākumā praktiski visa alus bija šādās pudelēs. Tad mēs izgājām tādu aplīti, ka katrai alus šķirnei bija gandrīz savu pudeli. Dažādas tur konusi, tur cilindri, viss kaut kāds bija. Un tagad mēs ejam atkal atpakaļ pie šīm te pudelēm, kas ir vienādas un kur mainās tikai etiķeti. Patiesībā tā arī vajadzētu būt. Kad tai pudelē jau nav tik liela nozīme, ka gribās dzert to ralu, tad viņš ir jādzer kāda starpība kādā pudelē. Lūk, viena lieta ir, ko jūs mums noziņojat atskaitēs, 20–80% par šo plasmas, bet otra lieta ir, ko tad atkrituma operatori atrod tajos konteineros. Un tur nebūtu neizskatās tā aina tik rožaina. Man liekas, ka Kristaps stāstīs, ja? Kristap, kur tu esi? Tu stāstīs vēlāk, ja? Jā, Kristaps vēlāk pastāstīs par Eko Baltijas vidas pieredzi, kā tad tur īsti ir tajos konteineros, kad it kā mēs sakam, taču tur jābūt ir 80% pārstrādājuma, un tā Kristaps man spirinās un pretī un saka, nē, viņa apmēram tikai 50% no tā visu var aizvest. Bet labi, to Kristaps pastāstīs vēlāk. Tātad jaunums, īsti vairs tas nav jaunums par dzērienu vienreiz lietojumu plasmas saturošu un kompozītu iepakojumu. Es tā vienkāršā valodā pateikšu piena pudele un sulu paka, ja, tā, lai būtu saprotams. Tātad pagājušajā gadā jau patiesībā mēs sākām skaitīt jau 23. gadā, tātad 24. gadā bija jāsavāc atpakaļ un kopā jāpārstrādā 30%, bet šī gadā jau ir dalījums. Mums jāsavāc atpakaļ 45%, un no tā visa apjoma 20% tieši, kā man negribās teikt vārdu tetrapakas, bet labi, es teikšu sulu pakas. Sulu pakas ir jāizved uz pārstrādes rūpnīcu, un tuvākā rūpnīca ir Storenso, kas ir Polijā, kur tās pakas pārstrādā. Tātad tas ir jaunums, jā, un tas ir tāds diezgan liels retums, ka tieši vienam iepakojumu veidam ir noteikts atsevišķs mērķis.
Un tāpēc jau mēs pagājušajā gadā uzsākam ļoti lielas aktivitātes, un Eko Baltija vidi ir ļoti liela malači, un mums mērķis ir šajā gadā savākt 350, būs 350 tonnas, būs Kristaps Krata galva, būs. Jo tā tiešām ir ar sulu pakām mums ir gājis kā pa celmiem, tad vajadzēja vākt, tad nevajadzēja vākt, un grūti ir tagad pārliecināt atkrituma operators un arī kā iedzīvotājus, kad tās sulu pakas ir tomēr jāmet šķirošanas konteineros. Drīkst paceliet rokas, kuri met sulu pakas un piena pakas šķirošanas konteineros. Jūs placinat pirms tam? Izskalojat? Jā, tikai ne ar fēriju. Jā, tātad par procentiem es nestāstīšu, Rudīte ļoti labi pastāstīja, un tad es domāju, kādu vajadzētu bildīt tādu labi ielikt. Atceraties, kādreiz bija tāds 3 stūrīts, ko mācīja ekonomikas kursā, kad ir kvalitāte, cena un ātrums. Un tu nekad nevar dabūt visas 3 kopā. Un tad es izdomāju, kad ir pārstrāde, reģenerācija un atkārtot lietošana, un tad tā mūsu nākotne ir tāds balans, jo kaut kur pa vidu mēs nostāsimies, jo nebūs tā, ka visu varēs atkārtot lietot, jo es domāju par to pašu, piemēram, Horeku, ja? Mēs kādu laiku braucām uz Skai veikalu ar savām plasmasas kārbām pēc pusdienām. Un tas beidzās ar to, ka mēs vairs neņēmām tās kārbas, tāpēc, ka tās etiķetes, ko viņi līmē skajā, viņas vienkārši nevarēja nomazgāt no tās kārbas, un tad tā kārba apauga ar tādu etiķešu slāni. Un tad es vēl iedomājos, tas man bija jautājums arī ministrijai, kā būs tādā gadījumā, ja, piemēram, es kā patērētājs aiziešu uz restorānu, vai kafejnīcu, diedošu to savu kārbu, un tagad tas oficiāns, tas, kas tirgo to ēdienu, viņš paņems un skatās, tur pa stūriem kaut kas nav īsti izmazgāts. Es ietaupīju, viņš tur paņem to boršu, ieliek iekšā, es aizēju mājās un dabūju ešerihijā kolli. Kurš tagad būs vainīgs? Pats, ja? Es par tām savām kārbām, ja? Bet, tad mazgājiet kārtīgi. Jā, par Horeku es neatkārtošos, to jau izstāstīja. Tad tas, ar ko mēs palīdzam, protams, ka jūs varat katrs pats organizēt ražot atbildības sistēmu, slēgt līgumus, izglītot iedzīvotājus, bet jautājums, vai to darot centralizēt vienā vietā, man šķiet, ka tas būs izdevīgāk. Tieši tāpat, ka droši vien, ka neesat gatavi maksāt dabas resursu nodokli, jo apsaimniekošanas izmaksas ir zemāks un administratīvais sloks, jā, tieši tāpat, vai jums vajag slēgt līgumus ar visiem atkrituma operatoriem un nodarboties ar visām pārējām lietām, jo jums droši vien jādara tas, kas jums sanāk vislabāk, kāds cep maizi, kāds ražo kefīru. Lūk, Marija Kirī arī ļoti skaisti pateica, parasti jābeidz nevis ar paldies par uzmanību, bet vai kaut ko kā tādu skaisti, lai jūs aizjot mājās padomāt par tetrapaku šķirošanu. Paldies! Paldies liels!